Lai Dievs svētī cienījamie radioklausītāji un televīzijas skatītāji. Raidījums Laika zīmes, pie mikrofona Tālvalds Talbergs. Šodien mēs lasīsim brīnišķīgu raksturvietu Pāvila vēstuli Kolosiešiem, 1. nodaļa, un 15. pants skan šādi: jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Sveicinu studijā Latvijas Vasarsvētku draugu apvienības bīskapu Jāni Ozoliņkeviču. Sveicināti! Romas katoļu Svētās Marijas Magdalēnas draudzes prāvestu ģenerālu vikāru Andri Kravali. Sveicināti! 7. dienas adventistu Latvijas draugu savienības bīskapu emeritus, Cēsu draudzes mācītāju Viesturu Reķi. Sveicināti! Latvijas evaņģēliskās luteriskās baznīcas Rīgas iecirkņa prāvestu un Rīgas vecās svētās Ģertrūdes draudzes mācītāju Kristu Kalniņu. Sveicināti! Un Latvijas Baptistu draugu savienības bīskapa vietnieku Edgaru Godiņu. Sveicināti! Jā, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās. Gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu sava sirdsprāta un ļauno darba dēļ, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā izciesdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā. Ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināti, un nenovērsīsieties no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Viņā viss. Dažreiz ir tā grūti to saprast. Kā to vispār pateikt cilvēkiem? Jēzu Kristu viss ir radīts, pirms vēl nekas nebija radīts, jau Dievs to zināja. Ko tu saki, Jāni? Es saku, kā te ir rakstīts. Citādāk jau mēs nevaram pateikt. Viņš bija pirms visa. Un jau, kad mēs lasām radīšanas stāstu par čūsku, tad jau Dievs runā par Kristu. 1. Mūzes grāmatā, 1. nodaļās. Viņš jau runā. Un tā tas tiek runāts cauri visam laikam. Dievs ar to ir parādījis savu varenību, savu neatkarību, ka viņš var radīt un viņš var ļaut darboties. Viņš zina, ka tā vai tā viņš to visu var paņemt savā varā. Te jau parādās Dieva visvarenība. Ja mēs sakām, kā tad Dievs radīja? Ja Dievs zināja, ka velns piekrāps, zināja. Es tā, varētu domāt. Es, diemžēl, neesmu atradis savā Bībelē tādu precīzu vietu, bet es domāju, ka Dievs zināja. Un Dievs tomēr to darīja, jo cilvēks ir cilvēks, un Dievs viņu radīja, un viņš ar to veica to, parādīdams, ka es esmu visvarens un visspēcīgs. Jā, lūdzu, brāļi, šeit mēs pie pirmajiem pantiem mēs varam te apstāties un par to domu faktiski pirmie 3, 15, 16, 17. Ko Jēzu Kristu visas redzamās, neredzamās lietas, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas, visas varas, jeb tikai kristīgās varas?
Jā, man liekas, pirmām kārtām ir svarīgi redzēt, ka šī ir, varētu teikt, tāda ļoti svarīga ticības apliecības daļa. Patiesībā mēs visi apliecinām, pašā sākumā, ka Dievs ir visa radītājs, un ar to arī iesākās mūsu ticības apliecība, kam mēs ticam. Un, protams, es domāju, cilvēciskais prāts ir ārkārtīgi ierobežots. Un tas, man liekas, ir tas, nevelti ir komentātori sacījuši, ka šī ir viena no tādām, viens no pantiem, kas ir izraisījis un vēl joprojām izraisa vislielākās diskusijas. Un to arī var saprast, kāpēc tas tā ir. Jo radīšana un tiešām visi šie te pretstati un varētu teikt arī pretrunas, kurās mēs skatāmies, ja tiešām viss, kas ir radīts uz šīs pasaules, ir Dieva nodoms, tad mēs skatāmies pasaulē un mums rodās pavisam bēdīgs priekšstats. Brāļi, mēģināsim izskaidrot un mēģināsim, kā mēs paši saprotam. Mūsu atziņa, mana atziņa nav pilnīga, jums ir pilnīgāk daudz, bet man ir jautājums. Es pieņemu to, ka ļoti liels vairums cilvēku domā tā. Dievs, un tic, Dievs sacīja vārdu, tapa zeme, tapa viss pārējais. Viņš radīja. Bet šeit mēs lasām, ka tas viss ir radīts Jēzu Kristu. Kā jūs to izskaidrojat? Tā ir, kā Kristus arī saka, mums ir mazliet grūti pietuvoties kādiem lielumiem, kur ir ārpus mums, jo šeit ir divi svarīgi vārdi. Viens ir dzimis un otrs ir radīts. Jēzus ir dzimis, un dzimušais vienmēr būs pārāks par radīto. Un mēs esam tikai radības līmenī. Jēzus ir dzimšanas līmenī. Tādēļ viņš ir savā būtībā Dievs. Jo viņš, un vēl vairāk te ir rakstīts, kurš skatās uz Jēzu, tas ierauga Dievu. Viņš ir Dieva attēls. Viņš ir spoguļa attēls no Dieva. Un tas, man liekas, mums nekad neizdosies pilnībā, radībai nekad neizdosies saprast dzimušo. Un tomēr mazliet tam tuvojoties, tu mini to radīšanas pirmsākums, nav jau tikai tā, ka tur ir viens vārds rakstīts, lai top. Radīšanas stāstā ir vismaz 4 radošie vārdi, ar kuriem Dievs rīkojas kā ar instrumentiem. Arī tas, ka viņš dod programmas, tas, ka viņš dod, lai zemi izdod, lai jūra izdod. Un viens ir tas, ka ne no kā, cits ir tas, ka viena matērija tiek pārvērsta augstākās klasēs matērijās. Bet tas, ko tu mini, ka caur Jēzu, man tas liekas, ka mēs nekad to neizpratīsim, un tomēr Jēzu mēs pazīstam. Un ja mēs zinām, ka caur viņa rokām ir kaut kas gājis, tad mēs labāk saprotam brīnumdarbus, ka viņš pieskaras savam radījumam un saved to kārtībā. Un viņš pieskaras mūsu dzīvei un var savest to kārtībā. Jā, lūdzu, droši. Jā, man vēl nāk prātā no Jāņa pirmās vēstules pašā sākumā, kur arī mēs lasām no 1. panta, kur Jāņa vēstules autors saka, kas bija no iesākuma. Un tālāk viņš saka, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko skatījām un ko mūsu rokas aptaustīja par dzīvības vārdu. Ja? Un man liekas, ka kāpēc mēs tiešām skatāmies uz Jēzu Kristu un ieraugam kaut ko viņam tik svarīgu priekš mums, domājot par šiem vārdiem, tāpēc, ka Jēzu Kristu atklājās Dieva pilnība, ka Jēzu Kristu atklājās Dieva labums, Dieva patiesais nodoms priekš visas cilvēces, ja, jo radīšana ir viens stāsts, bet grēkā krišana ir pavisam cits stāsts. Mēs saprotam, ka Dieva, teiksim, tas, ka Dievs ir visu radījis un viņa nodoms noteikti nebija, kad cilvēce kritīs. Brīvās gribas fenomens ir tas, ka Dievs mūs ir un radība apeltot ar brīvo gribu ir devis iespēju izvēlēties, nebūt, ja, teiksim, zem viņa paklausības, bet izvēlēties savu ceļu. Es domāju, ka
ka mēs šeit ieraugam, ka Dieva nodoms, viss, ko Dievs ir paredzējis pirms šī pasaule, bija kaut kas pilnīgi savādāks, kaut kas labs, un Jēzu Kristu, kad Jēzus Kristus nāk, mēs pirmkārtām ieraugam šo dzīvības vārdu, mēs viņu, cilvēki, kas dzīvoja, tātad Dievs ienāk šajā pasaulē aptaustāmā, satveramā veidā, lai mēs ieraudzītu to labumu, to žēlsirdību, to mīlestību, ja, ar kādu Dievs šo radību ir radījis, un ieraugam, ja, to mērķi, uz kurieni mēs caur Kristu, atkal caur krustu, ja, tiksim aizvest. Tas ir saprotami. Labi, vēl vārdu lūdzu, Andri. Nenoliedzami šī ir ļoti skaista un grūta vieta, jo viņa runā par mūsu ticības kodolu, par svēto trīsvienību. Un, kā jau Kristus sacīja, īstenībā pētnieki domā, ka šī ir sava veida himna vai dzēja, ko Pāvils paņem un burtiski citē. Un tad tā ir īpaši svarīga, jo tā ir lietota ikdienā, to cilvēki pazina, tā ir lietota liturģijā. Kā pateikt, ka Jēzus Kristus nav mazāks Dievs, ka viņš nav arī vienkārši līdzīgs Dievam, kā pateikt, ka viņš ir neredzama attēls. Tur ir tā lielā problēma, par ko pirmajos gadsimtos teologi ļoti daudz savstarpēji cīnījās. Un man, kas šeit uzrunā, tie ir divi vārdi, Dieva attēls un pirmzimtais. Un ar vārdu pirmzimtais mums nav jāsaprot, ka viņš ir, ja tā var teikt, dzimis pirms visiem, bet vārds dzimis baznīcas tēva un baznīcas valoda nozīmē, ka viņš, ja tā var teikt, ir uz tās pašas pakāpes, ar to pašu cieņu, ar to pašu stāvokli, bet tāpat laikā viņš ir persona. Un viņš ienāks kā persona mūsu vidū un atklāsies. Un kolosiešiem, kuriem bija dažādi citi reliģiski priekšrati un jūdu misticisms un dažādi citi draudi, kas viņus apdraudēja, manuprāt, Pāvilam bija ļoti svarīgi parādīt Kristus to triumfu, ne tikai vien pārākumu par visu radību, bet īstenībā parādīt, ka viņš ir tēvam, ja tā var teikt, līdzīgs ar to pašu cieņu apveltīts, no pirmsākumiem bijis, bet kā to pateikt? Tad šis vārds pirmzimtais, Dievs no Dieva, gaisma no gaismas, visu saņēmis no sava tēva, bet tāpat laikā ienācis mūsu vidū, neko nezaudējot, jo viņš ir bijis debesīs un šo godību nes sevī. Tad visi šie troņi, valdīšanas varas un visa radīšana nav Kristum sveša, bet viņš ir ar tēvu kopībā, svētā gara mīlestības spēkā bijis, un kas ir interesanti, ka viņš no visas šīs radīšanas ātri aiziet pie baznīcas, sakot, ka viņš arī šīs jaunās realitātes baznīcas galva, ka viņš ir atkal no jauna pirmzimtais no visiem mirušiem, jo viņš arī caur iemiesošanos kļūst mums brālis, viņš kļūst tūs, viņš nepaliek savos augstumos, bet pietuvojas cilvēkam, lai viņu glābtu. Jā, lūdzu, Ester. Jā, ko tur daudz brīnišķīgi viss ir pateikts un jau var ticēt un domāt tiem, kas ir pētījuši tā laika notikums, vēsturu un tā tālāk. Ir tā viena doma, ka Kolos draudzes tā briesma bija, kad nāca cilvēki, kuri paņēma filozofiskās idejas, ka matērija ir ļauna. Un par cik matērija ir ļauna, Dievs nevar būt radītājs. Tātad Dievs nav radītājs, Dievs nevar radīt ļaunu. Tātad tas ir kaut kur blakus. Kristus nav Dievs, tas ir viens no aģentiem, kas parādījies, un tagad Pāvils ļoti, ja tā īsumā mēs sakām tur visus šos aspektus, kas nāca atrisina to problēmu caur šo, kur viņš iekļauj ļoti īsos vārdos, ģeniāli iekļauj, vai ne, ņemot šo dzejisko himnu, kur ir visas ticības arī, kā jau brāļi sacīja, mūsu ticības arī pamats, kur mēs lasām un redzam, kā viņi attīstās un parāda, vai ne, ikonu, tur viņš piemin Dieva attēls, vai ne, tātad, kā es sacīju, tur var redzēt to Dievu, kāds ir tas Dievs, kāds viņš ir, vai ne, ka tas nav kaut kas atsvešināts tēls vai nepieņemams, ka tas nav jāizveido kāds cits tēls. Tālāk viņš ir tas vienzimušais, ja pirmzimušais, kur atkal tā kvalitāte, ja tā izteiksme, kā brāļā sacīja, ir augstāka un rāda to dievišķo, ka viņā ir gan cilvēks, gan Dievs, jo es sacīju, tas nav iespējams. Vai nu viens, vai nu otrs, divi nevar būt vienā. Pāvils šeit to
izstāsta un rāda, kā tas ir, un atkal rāda to krišanu ļaunumu, un kur viņi ir atrisināti. Kristū, atkal viņu upurī, viņa asinīs. Jāsaka, tad apbrīnojami vienkārši un tanīpat laikā sarežģīti, vai ne? Cik simtiem gadus cilvēki domā un strīdās un mēģina kaut ko vēl labāk ielikt. Brāļi, bet tagad tas mans jautājums. Kundzības. Nu, neviena kundzība nav īsti laba. Skaidrs. Vienalga, cik viņa mīksta būt un maiga, bet kundzība ir kundzība. Kundzības ir radītas. Valdības, varas. Šodien mēs redzam, kādas valdības. Tās viss ir radījis Dievs. Jā, bet tas katrā ziņā ir kaut kas daudz vairāk nekā anarhija. Nekā tas, ka valda džungļu likumi, nekā tas, ka stiprākais nosaka un valdība, kundzība, vara var būt ar ļoti pozitīvu Varbūt, skaņu. jā, bet redzot šodien... Un mēs arī lasam svētajos rakstos, kad pēc Dieva gribas kad ir kaut kāda sievas un vīra attiecības, vai ne, ka viņi, un tāpat ar bērniem un tā tālāk, un kalpi, un normālā veidā, kur tas notiek, tur tie, kas ir zem, tie priecājas un saka, paldies, ka man par daudz ko nav jādomā. Ne par aizsardzību, ne par ēdienu sagādi, ne par ko. Es varu tikai dzīvot, jo citi ir, kas savā amatā par to rūpējas. Jā, es piekrītu. Tas, ka mums ir samaisīts tas viss, un daži svētību vārdi ir kļuvuši par lāstu vārdiem, nu tā ir grēku pasauli, jā. Un tad grēka pasauli Dievs ir radījis? Es gribētu izlasīt no Bībeles. Man kādreiz Čekā prasīja jūs attiecību pēc valdībām un varām. Runa bija par Padomu Savienību valdību un par komunistiem ateistiem. Tev būs paklausīt valdības. Un tagad es lasu viņu, es saku, atveriet romiešiem 13 nodaļu, viņš izvilka no savus atvilknīt Čeks, apakšpulkveids izvilka savu Bībeli. Viņam bija, bet ticīgiem pat nebija. Ticīgiem nebija, viņam bija, viņš glabā. Jā, viņš bija atņēmis, varbūt nezinu, bet nebija dikti laba. Un tur ir rakstīts, cik viens liek paklausīgs varām, kas valda, jo nav valsts varas kā viena no Dieva, un tās, kas ir Dieva ieceltas. To runā Pāvils, kurš tiek no valsts varām vajāts, kuru valsts varas iekaļ važās un ieliek cietumā. Mums tas ir nesaprotams. Citā vietā mēs lasām lūdzēt ne tikai par labājām, bet arī par sliktām valdībām. Un kaut mums tas liekas dažreiz nesaprotam un grūti saprast. Tieši tāpat kā šis, ka viņam viss ir radīts. Man tā skan prātā tāda vārdi. Ja es teicu tā, es un Tēvs, mēs esam viens. Jā, un āmen. Un tātad, ko darīja Tēvs, to darīja Dēls. Un manuprāt, tas ir viens no smagākiem jautājumiem pasaulē, kad mēs sākam, citi man saka, kāpēc tā jūs neklausījāt Padomu varai un turpināt dievkalpojumus? Mēs atbildējam ar apustuļu Pētera vārdiem, kam būs vairāk klausīt, Dievam vai cilvēkiem? Viņš saka, tad skaidrs. Apakšpulkveids ir skaidrs, jums viss ir skaidrs. Redziet, te ir tā lieta, kad mēs daudz reizes tai vietā, lai mēs lūgtu par valdībām un varām, lai mēs darītu citas labas lietas attiecībā valdību varām. Mēs viņus nosodam, runājam, mēs bieži vien runājam līdz tiem, kuri runā neko nezinādami. Es kādam uzdevu jautājumu par kādu personu, viņš saka tā un tas un tā un tā. Es tu biju klāt, ka viņš zaga. Nē, avīze raksta. Es teicu, avīze ir uzrakstījis par tevi, uzrakstīja arī. Un tā viņš bija tik nikns, bija gatavs visu presi iznīcināt, vai ne? Te ir tā lieta, ka mēs nezinām. Mums daudzreiz liekas, ka tā valdība un vara ir ļauna. Piemēram, man kāds pazīstams vīrs stāstīja, kā viņš nonāca cietumā. Viņiem bija aplikusi vajāšanas, bija tā saucamā Orgu komiteja. Jau tāli zinu, kāds zina, jā. Un viņi nospieda uzdot Hruščovam jautājumu, kāpēc mūs vajā. Hruščovs viņus pieņēma. Viņš saka, mēs ieradāmies, Hruščovs sēdēja pie galda, un viņam uz galda bija atvērta Bībele. Viņš saka, un viņš saka, nāciet tuvāk. Cienīties, lasiet, kas te rakstīts, un pasvītrots un rakstīts, kā tie mani vajājuši, arī jūs vajās. Viņš saka, ko jūs gribiet, būt lielā par savu kungu? Ar to šis mūsu audiens beidzās un iesākas ceļš pa cietumu. Saprotiet, iedomājieties to,
kā tas gadās mūsu dzīvē kādreiz, bet Dievs saka, nav valdības un varas, kas nebūtu no Dieva iecelts. Nu, ko mēs varam darīt? Jā, lūdzu. Vai jūs varētu vienkārši varbūt tādu līdzību pienest? Nu, mēs runājam par valdībām un varām, vai viņas ir labas vai ļauns, vai mums visām jāklaus. Tas jautājums ir, vai cilvēks ir labs vai ļauns. Nu, Dievs taču radīja cilvēku labu. Vai ne? Nu, cilvēks izvēlējās tāds nebūt, un cilvēks šobrīd ir tāds, kāds viņš ir. Ja, tie, kas tic Kristum, tie atgriežas no ļaunuma, tie pieņem Kristu kā savu attēlu un mēģina līdzināties viņam. Ja, un mūsu attiecības veidojas pilnīgi citā veidā, bet vai tad mēs arī sakam, katram cilvēkam ir iespējams dzīvot, strādāt, darboties, katram saņemt pestīšanu. Līdzīgi tā ar valdībām un varām. Man liekas, ka tas interesantais ir tas, ka cilvēks arī pret, ja pāri viņu ir šīs vajāšanas vai ļaunās varas, ka patiesībā cilvēks arī šeit, ja viņš nes kristīgo ticību savā sirdī, viņš var ļaunumu, kas ir vērsts pret sevi, pārvērst par labu. Ja? Viņš var pakļaujoties vajāšanā un tā tālāk, viņš var pārvērst, viņš var savā dzīvē, kā mēs patās tieši dzirdējām kristīgā radio pirms šī raidījuma tika citēts, ka pacietība rada izturību un šīs lietas. Tātad, arī pakļaušanās šādā veidā mūsos, ja mēs dzīvojam garīgu dzīvi, esam nodevuši savu dzīvi Kristus rokā, arī ļaunais var pārvērsties par kaut ko labu, vai ne? Manuprāt, šeit arī Pāvils skaidri nodalē redzamā, neredzamā pasauli, un tad viņš tiešām uzskaita visus tos pārvaldes principus, kas te laikā bija pazīstami, kundzības, valdības, varas, troņi, gan tātad redzamie, gan neredzamie spēki, un viņš arī iekļauj visus tā laika to gnostiķu priekšstatus, kādi vien varēja būt, lai pateiktu, nav neviena cita spēka, nav nevienas valdīšanas vai iespējas būt ārpus Dieva, jo Dievs valda pār visam, un šī viņa valdīšana atklājas Jēzu Kristu, caur viņu mēs varam būt droši, un Jēzus Kristus mums to atklāja un pasaka, būdams neredzamā Dieva attēls, būdams Dieva ikona. Jā, ir tāds uzskats, ka Dievā ir viss, un līdz ar to arī Dievā tātad ir, protams, visa pasaule, viss, ko viņš ir radījis, viņš aptver visu, un līdz ar to tad Dievā arī ir ļaunais, protams, vispirms labais, mīlestība un naids, un vispār viss ir Dievā. Tas ir tāds panteistu uzskats, kad mēs domājam, ka Dievs ir viss, Dievs ir visā, un katrā lietā Dievs ir klātsošs. Tas ir ceļš uz Dieva atklāsmi, bet Dievs arī ir ļoti skaidra persona, un šeit mēs tieši ar to saprotam. Ja viņš būtu tikai enerģija vai radošs spēks, bezpersonis, bet šeit viņš patiešām ir persona. Kāpēc es to saku? Tikai tāpēc, ka šeit mūsu vecais tulkojums arī it kā pēc viņa var saprast. Viņā, ja mēs rakstītu Jēzu Kristu radītas visas lietas, tad gandrīz to var saprast, ka Dievā ir viss, ja Tēvs Dēls ir viens, tad viņā ir arī tas viss radīts un iekš viņa, vēl kā vairāk pateikt. Bet patiesībā jau ir, es skatījos arī citos tulkojumos, ka viņš ir neredzamā Dieva attēls, viss radības pirmdzimtais, jo caur viņu, caur Jēzus Kristu, jeb ar Jēzus Kristus līdzdalību, jeb piedalīšanos, jeb klātesamību, jo mēs lasām pašā radīšanas stāstā, radīsim cilvēku daudzskaitlī, tur nav viens skaitlis. Dievs viens pats nerada. Un viņš saka, radīsim, tur, respektīvi, viss ir, pie visas radīšanas Jēzus Kristus ir bijis klāt. Tas nav, ka tagad viņā ir viss radīts, gan čūska, gan Jēzu Kristu iekšā atrodas čūska, un iekšā atrodas ļaunums, un iekšā atrodas viss naids un dusmas. Jā, bet tas vārds iekšā, tas nozīmētu, ka kaut kas ir arī ārā. Un man šķiet, ka šī ir tāda interesanta vieta, ka viņi parāda pasaules garīgot būtību kā no kosmosa.
Nevis no tā, kur mēs sīkumus aptaustam un dzīvojam, kāds labums man no tā, ka es ticu Dievam un es esmu piedzīvojis lūkšanu paklausību vai neesmu, bet gan tādu ļoti lielu mērogu, sākums, piepildījums, noslēgums, kā tādu lielu kopsakarību, kā varbūt viens ir, ka mājās atgriež ūdenskrānu un paņem glāzi ūdens, un tas ir viss, un varbūt kādam parāda, no kurienes ūdens nāk, kā viņš tiek filtrēts un tā tālāk. Un šeit Pāvils tādu ļoti kosmisku redzējumu parāda, un kaut arī varbūt tā ir tulkojumā tas Kristu un caur Kristu, bet visa Bībele mums saka, nekas nav ārpus Dieva. Un kaut arī tur ir grēks un samaitātība, tā visa Dievs vienalga paliek ārpusē. Viņš noslēgs šo lietu, viņš tiks galā ar to augoni. Viņš jau tiek galā ar to infekciju Jēzu Kristu. Un man liekas, tā ir tā kristietības drošība, ka mēs nekur nevaram izkrist ārpus Dievu. Kaut arī iekšā vēl ir daudz neiedzības un caur grēku vēlns mēģina visu izspēlēt, cik viņam ir fantāzijā, lai vēlāk stāvot Dievu priekšā, Dievs viņam varētu jautāt, ko vēl tu varēji izdarīt? Viņš teikt, neko vairs, visu izmēģināja. Un Dievs teikt, bet uzvar ir manā pusē. Viņš ir ap visu. Jā, maz piebild, ka tik, cik Dievs atļauj Sātanam, tik arī Sātans varēja izdarīt. Un arī valdības un varas tik, cik atļauj. Tieši tā, lūdzu. Jā, man arī liekas, ka šī te neskaidrā, jeb tā izplūdusī nekonkrētība attiecībā par to, ka Dievs ir visā, ja, un tagad tad viss ir Dievs, tad atkal mēs varam pienest tādu līdzību, ģimenē ir tēvs, māte un rodās bērns. Tad cik daudz šajā bērnā ir no tēva un mātes, ja, un kurā brīdī tad ir šī miesas vienotība un kurā ir šī atšķirība. Ja, un man liekas, ka tādā veidā arī ir jāskatās uz visu to, ko ir radīts. Tā jau ir tā unikālā lieta. Ja. Mūsu Dievs ir radījis tātad dzīvi, mēs lasām, ka elpa tika, izejot no pirmā Mozes, mūsos dvaša, jeb svētais gars tika iedots, bet mēs tikām radīts tieši tāpat kā Dievs, kā unikālas būtnes. Ja, unikālas būtnes. Mēs nesam kaut ko sevi līdzīgi, mēs arī esam Dieva attēls, galā to lasām, ja Mozes radīt pēc Dieva tēla un līdzības, bet mēs esam unikālas būtnes tieši tāpat tās, kā ir Dievs. Nāk atmiņā man kāda mūsu klausītāja vēstule, paldies, ar ierosinājumu, lai es izveidoju raidījumu par NLO, tas ir citplanētiešiem un nezināmie lidojošie objekti tulkojumā. Jo ar vien vairāk tic tam, ka ir vēl citas gudras vietas un gudras pasaules un gudri līdzīgi cilvēki. Enerģētiskas vietas, akmeņi un tīri ūdeņi. Jā, un nāk pie mums un tagad mūs mēģina pamācīt, mēs muļķīši nesaprotam, ko viņi mums tur saka. Un kāpēc es to atminējos? Tikai tāpēc, ka, paskatieties, viss Dievvārds saka vienu. To, ko Edgars tu sacīja. No paša sākuma viss ir darīts tā un vienīgi priekš mums cilvēka. Daba, zeme, paskatieties, visa iepriekšējo dienu darbs līdz cilvēka radīšanai. Milzīgs darbs. Līdz cilvēka radīšanai. Iepriekšējais darbs viss tika darīts dēļ kā. Ne jau, lai Dievam būtu skaisti redzēt bumbiņu zilu tur kaut kur lidojam. Ne jau, lai tur daudz lopiņu skraida un viens ar otru tur vairojās. Tas viss tika darīts priekš cilvēka, lai cilvēks to lieto, pārvalda. Un finālā vēl vairāk. Dievs sūta savu pirmdzimto, vienīgo, vienpiedzimušo dēlu, savs vienalgā, un nākt, lai mūs glābtu cilvēku. Un tas nozīmē, nav nekādas citas eksistējošas augstāki prāti, ja vēl kaut kādas tur planētas, kur tagad nāks un mūs pamācīs. Tas ir viss ir Sātana izdomājums.
tas ir mans viedoklis. Bet es redzu, jo tad, kas tad tos radīja, kas tad tos gudros cilvēciņus tur viss vienalga ar lielām acīm, ar antenām pakausīja vēl kaut kur. Labi, te mums nav par to jādomā, bet cik brīnišķīgi šeit vēlreiz Pāvils to apstiprina, ka Jēzu Kristu. Un, ziniet, domājot un klausoties jūs, brāļus, vispār tas ir dramatisks, es pat nezinu vārdus pateikt, baiss stāvoklis cilvēkam, kurš nepazīst Jēzu Kristu, kurš noraida Jēzu Kristu. Arī caur Jēzu Kristu viss ir radīts. Un tagad mēs viņu noraidam, ja kāds viņu noraida. Viņam nav vispār nekādas, viņš nekā nesaprot. Jā, es domāju, jā, tas ir traģiski, jā, bet es domāju, arī traģiski varētu būt ticīgam cilvēkam, ja arī viņš sevi it kā ir ticīgs, bet kaut kur mēģina nodalīt nost un bieži aiziet šajā spriedelēšanā, par ko Pāvilam arī te bija jārunā, par to, par tām valdībām, varām un visu pārējo arī, manuprāt, viena no lietām ir tā, ka mēs mēģinām padarīt Dievu, pēc mūsu ģimene līdzības ielikt mums saprotamos, jeb vadāmos rāmjos, ko Kristus jau sākumā teica, kas ir pāri. Kristus mums sacīja, tas ir kaut kas vairāk, mēs visu nevaram saņemt. Otrs ir aizmirstām par šo, ko Pāvils arī atgādina šeit, ka arī jūs bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu. Tas, ka grēks mūs ir atsvešinājis, mēs esam ienaidā, un tad mēs gribam pozicionēt. Vēl viena lieta ir tā, ka mēs sev pozicionējam nost. Mēs esam labi, un tas pārējais ir slikts, un kur Dievs skatījās, un šausmas, kā tā var notikt. Tad, kad mēs darām to, kas ir aplams vai greizs, mums tā gadījās. Tas nav tāds. Manuprāt, un tā nelaime ir tur tādā pozicionēšanā, ka mēs gribam kaut kur būt nost ārā no tā, bet es domāju, arī tās valdības un varas ir grēka rezultāts. Kaut kāda kārtība ir jāsatur, lai šī cilvēku, mēs te pieminējām dažas lietas, vai ne, ģimene, Edgars pieminēja un sabiedrība, viņi ir jāregulē. Tas, ka cilvēki ir grēka korumpēti, un iet, un ļaunais cīņa ir, Pāvils raksta Efeziešiem ar ļauniem gariem gaisā, kas arī ir tā neredzamā, un kad cilvēki mēģina to var tik tālu, cik vēlns, cik Dievs vēlnām atļauj. Viņi mēģina to ieiet, un mēs tagad gribam ielikt, kāpēc tas slikts, kāpēc labs, te nevar pozicionēties nost. Te ir tas, ko Pāvils saka, Kristu, jūs esat tagad darīt tuvi atpakaļ. Un neiet un ļaujiet citiem arī salīdzināties. Faktiski, man tāds divas ainas, man patīk fotogrāfijas, un tāpēc man uzreiz tāds divas fotogrāfijas pret acīm parādījās. Viena, pirmais Ādams, Ēdens dārzā, viss perfekts. Ēdens dārzā bija viss perfekts. Bet viņš jau bija ar grēku, tad, kad viņš baudīja to augli. Un mēs no kā jaunpiedzimuši, brīnišķīgi Dievu bērni, tagad atrodamies ne Ēdens dārzā, bet ārpus Ēdens dārza. Un paskatieties, mēs jau gribētu, ka mēs kā piedzimstam no augšienes, jeb kā atzīstam Jēzu Kristu, tad mūs uzreiz pārcelt paradīzē, jeb Ēdens dārzā. Tas jau varbūt būtu godīgi, ne? Labi, tas tāda maz ironija. Bet nē, pareizi, mēs esam šeit, lai vēl citiem teiktu par to, kad redz, kur mainies. Dievs tev dod žēlastību. Bet runāsim par vēl aktuālāku lietu. Viņš ir savas miesas, proti draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušajiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visai Dievu pilnībai lapa tika iemājot viņā. Jaunajā tulkojumā, jo Dievam lapa tika, ka visa pilnība iemājo viņā, Jēzu Kristu. Mēs, miesa Kristum, mēs veidojam miesu Kristum,
kas ir pilnība. Tā apostols Pāvils raksta korintiešiem. Bet latviešiem? Ko latviešiem tāpat. Kā viņi saka, ka mēs esam Kristus miesa. Un atsevišķi mēs esam locekļi. Proti, ar saišu un citu veidu palīdzību mēs esam saistīti pie galvas, pie Kristus. Un šeit viņš to pašu atkārto kolosiešiem. Kristus ir draudzes vadītājs. Un te jau tā problēma visu laiku kristietībā ir, kā kristietība, jeb kristieši, viņi nesevišķi vēlās paklausīt galvai. Viņi cenšas rīkoties patstāvīgi. To jau mēs redzam, ja kāds cilvēks roka viņam vairs neklausa, tur nekāda jēdzīga no tas rokas nav. Un te ir tā problēma mūsu laikā, ko Dievs vēlās vienu lietu, lai mēs paklausītu galvai, proti Kristum. Jo jau pašā sākumā mēs te visu laiku runājam par ēdenes dārzu un tālāk. Problēma jau bija tā, ka Ādams un Ieva, viņi nepakļāvās, es dešos šo vārdu Kristum. Viņā viss ir radīts. Tad nepakļāvās Kristum. Viņi izdomāja savu taisnību. Es esmu teicis, kas tas ir par koku, kas ēdenes dārs un kā nebija brīvējis, bet to es tagad neteikšu. Tad man akmeņus metīs daudzi, jo man jau tagad saka, kā tu tā vari teikt, tas ir labi un te runā. Vai ne? Nu, redziet, te ir tas svarīgais jautājums, ja mēs runājam tālāk, pirmdzimtais starp mirušiem. Man cilvēki uzdevuši jautājumu, saka, mācītāji, kā to saprast? Lācars uzmodās no mirušiem, Nainis jauneklis no mirušiem, to cilvēku, ko iemet Elīzes kapā, pamodās no miroņiem, Elīze uzmodināja tur zēnu un tālāk te viss bija miruši. Kāds pirmais? Bet te ir starpība. Lācars nomira, Atraitnes dēls nomira, viņi sapraka. Un runāsim tādu vienkāršu lietu, viņi sapūta. Jeb sāka jau pūt. Viņiem ir cauri. Lācars pēc tam, kad tika uzmodināts, viņš arī nedzīvo Palestīnā. Es tur biju, neredzēju viņu. Jūs saprotiet, te ir tas jautājums, kā Kristus pirmais cēlās augšā, un viņš neredzēja satrūdēšanu. Mācekļi viņu pazina, ja viņu netika turēts, ka viņi nepazītu, viņu pazina. Viņa redzēja viņa brūces rokās, sānos. Viņa redzēja to. Tātad šeit ir runa par to, ka Kristus augšām cēlās. Kā pirmais, kā vēl līdz tam laikam, neviens nebija cēlies augšā. Jā, lūdzu. Jā, nedaudz arī atgriežoties pie tā, ko mēs runājām par to, nu kā tad tas bija un kāds tad bija tas Kristus, jā, pirms viss tapa, man nāk prātā, bija tāds viens dievbijīgs vīrs, Simeons, jaunais teologs. Ja, mēs zinām, ka viņš savā laikā piedzīvoja daudz atklāsmes, viņš raksta, tajā laikā dzejā rakstā tālāk, bet brīnišķīgā veidā. Un tur ir tāda interesanta viena sastapšanās viņam ar Kristu, ka, ja es nemaldos, viena no pirmajām, ka vienkārši atspīd gaisma. Ja, viņš domā, kas tā pa gaismu? Ja, un tad viņš saņem to patiesības vārdu. Kristus saka, vai tu mani nepazīsti? Ja? Un es domāju, ka arī par dievatklāsmi vispār runājot, ka patiesībā, vismaz man jāsaka, es pārdomāju, ka tas, kas ir Dievs, mēs zinām tik daudz, cik Dievs mums ir atklājis caur patiesības vārdu un caur Jēzus Kristu. Vai tas ir viss Dievs, mēs to nezinām. Jo es tā saprotu, ka cilvēcei Dievs sevi atklāja caur Kristu kā tēvu, tātad tādu, kādu mēs viņu varam saprast, pieņemt, ja, lai tas mūs iedroši tā tālāk. Bet visu Dieva pilnību, kas ir Dievs, mēs to droši vien redzēsim tikai tad, kā apostols Pāvils saka, ka tas laiks pienāks. Tā kā, ja mēs sakām, viņš ir pirmais visa un viss ir dibināts viņā, domājot par Kristu, tad jautājums ir, mīļie draugi, tas, ko mēs runājam pagājušo reizi, ir par mūsu ticību. Vai mēs tam ticam, vai mēs tam neticam. Un kristīgā baznīcā mēs uz to atbildam, vai ne, āmen. Otrām kārtām šis pirmdzimtais, ko mēs atkal sastopam šajā pantā un sastopam arī arī pašā sākumā, 15. pantā, ļoti interesantā veidā mums parāda, kā mēs varam domāt par to, kas tad bija Kristus arī pirms visas pasaules radīšana. Jo visa mūsu augšām celšanās un visa nākotne patiesībā caur Kristu mums tiek dāvāta. Viņš ir šis
vispirmais, pareizi, ja? Viņš atver pilnīgi jaunu lapus, mēs vēl tajā neesam pilnībā, mēs esam viņā daļai, bet mēs viņā būsim, pateicoties kam Kristum. Vai ne? Līdz ar to arī tajā pasaulē, kāda tika radīta ar Dievu vislabākajiem nodomiem, Kristus jau bija kā Dieva persona, vai ne? Un man liekas, ja, tās ir tādas labas lietas, par ko mēs varam padomāt, kā uztvert to, ka Kristus jau bija pirms viss tapa. Es tev jautājumu par miesu, kā miesa. Skaisti Pāvils saka, ka Kristum tātad šai viņa miesai, viņš to tātad šo baznīcu ir draudz, viņš uzskata par savu. Viņš ir galva savai miesai. Un īstenībā, viņš jau taču pēdējā vakariņa laika apsola savu klātbūtni. Tā īstenosies caur svētā gara dāvanu. Un kādā veidā tad tas kunga gars cilvēku vidū uzturās, kur viņš ir klātesošs, kā mēs viņu varam satikt. Un šeit tas ir pateikts, ka šai miesai, kas ir draudze, baznīca, Dieva tauta, tad Kristus ir, teiksim, vairāk kā galva. Viņš ir tas, kas caurstrāvo, kas vada, kas uztur, jā, kas nemitīgi arī ir klātesošs. Un caur to viņš tādā veidā arī piepilda savu apsolījumu, jo viss, kas Dievam bija labpatīkams, visa pilnība ir jau viņā. Un tieši tāpēc mēs no jauna visi redzam, kādam ir jābūt mūsu draudzēm, kādam ir jābūt baznīcai, ka pirmais uzdevums ir Kristus. Atklāt viņu, ļaut, lai viņš atklājas, izpaužas caur mums. Kā Kristus sacīja, mūsu uzdevums ir liecināt par Kristu, kurā esam atzimuši. Viņš ir mūsos un mēs esam viņa miesas daļa. Mēs nesam sevī Kristu. Cik cildens ir aicinājums. Jā, gribētu domāt par to, Andri, turpinot, ja drīkst tā nedaudz nādās atkal līdzīgi ķēnojumu, domāju tā miesa, tomēr, cik liela ir Dieva žēlastība. Kristus ir galva, un viņš ir, kā jūs sacījāt, caurstrāvot to miesu, un viņš nav atrāvies no tās miesas, jo tā miesa ir ļoti vāja, ja mēs uz sevi paskatāmies. Viņš ir pazemojies uz to līmeni, kurā tā miesa ir. Un viņš ļauj viņai tam garam caurstrāvot un augt un pilnveidoties. Šoreiz teikt, kas tad man tur kopējis? Nē, viņš saka, es esmu galva un jūs esat daļa. Un tad mēs katrs varam redzēt, un manuprāt ir svarīgi arī, kā brāļs sacīja, Kristus sacīja, tad jāsāk ir domāt. Varbūt, ka tiešām ir jāsāk domāt. Pirms mēs pieņemam lēmumus, pirms mēs vareni kaut ko deklarējam, ejam domāt. Kas ir galva, kurš ir tā galva, kas mēs esam un kā mēs esam vienoti un kā mēs reprezentējam viņa miesas, kuras locekļi esam. Man tā nāk tās domas, kas, nezinu, atrast īsto vārdu, nomierina, bet tā noliek kaut kur pie vietas un apstādina. Es tev pilnīgi piekrītu, jo, ja paskaties, ļoti bieži es domāju, ka Dievs raugās, ka vienalga, vai tas ir indivīds, vai tā ir kāda draudze, vai tāpat ir konfesija, vai kas, ka viņa ir, kurā ir iemājojusies Dieva pilnība. Absolūti ne. Vienīgi Jēzu Kristu. Un tad paskatieties, caur šo pilnību Dievs ir devis izlīgumu visā. Ar Kristus krusta asinīm Dievs ir ienesis mieru visā, kas uz zemes un debesīs. Jo tas ir tāds vispār liels tāds pārsteigums un arī drošība, ka draudze nav tas, ka mēs satiekamies un sakam, iesim kopā palūgt Dievu un palasīsim Bībeli un mums būs labi, un ka Jēzus būtu sacījis, tad jums ir šis un tas un tiksimies debesīs. Bet ka Dievs ir vēlējies un Kristus ir vēlējies savu klātnību nemitīgi apliecināt draudzes esamībā pasaulē. Un kaut arī tā nav, mēs citreiz esam nobažījušies par to atbildību, kādu draudze nes pasaulē, bet tā ir Kristus klātnība pasaulē. Un tāpēc jau arī vajāšanas piedzīvo draudzes, tādēļ, ka netiek klāt Dievam, netiek klāt Kristum, tad pret viņu personāli tas tiek vērsts. Bet šeit tiešām ir tā, ka
ja mēs kaut ko gribam lielu ticēt un lielās sasniegt, tad ir jābūt tādam labam pamatam. Un šeit ir tas pamats, Pāvils ieliek, Kristus ir tik pamatīgs pamats visās lietās, radīšanā, grēka jautājuma atrisināšanā, pestīšanā un godībā, ka uz tā mēs visu varam būvēt, kas ir mūsu ticības bāze. Un tur, kur cilvēks saka, man jau draudzi nevajag, es jau varu pats ticēt un paskatīties un paklausīties un palasīt, tad Kristus tomēr ir vēlējies, lai draudz ir tā vieta, kur viņš ir galva, nevis grāmata vai raidījums. Jā, es domāju, šeit, man liekas, ārkārtīgi skaisti var ieraudzīt, ka tā jau brāļi runāja, ka tā miesas vienotība jau nav tas, ko mēs spējam paveikt. Ja, jo patiesībā mēs ļoti labi apzināmies, skatoties Kristu, vai ne, un redzot viņa pilnību, cik mēs esam neatbilstoši šīs miesas locekļi. Ja, bet mums atkal tiešām ir, un ko mēs noteikti pateicamies visi, kas pazīstam un ticam uz Kristu katru dienu, ka tā ir žēlastība būt par šīs te pilnības daļu, ja, par šīs te Kristus varētu teikt, misija. Jā, ekscelenti, un pat pateicu, ka mēs varam būt kā daļa, jā un āmen, bet ne kā pestītāji, ne kā grēku piedevēji, ne kā grēku izlīdzinātāji, nē, jo vienīgi Kristus asinis ir tās, kas ir ienesušas mieru. Ne baznīca, ne draudze, ne estālis, ne kristīgais radio, ne raidījums, ne grāmatas. Nē, vienīgi Jēzus Kristus. Asinis ir tās, kas ienes un glābi. Jo, ja ir tā, kad kāds, vai tā ir draudze, vai konfesija, vai mācītājs, vai vēl vien nezinu kas, tad varam ciet šito te grāmatu. Bet Pāvils beigās saka, un es, Pāvils, esmu kļuvis šī evaņģēlija kalps. Tātad es domāju, ka tas ir kaut kas ir uzticēts rokās, kaut kas ir uzticēts kā mērķis un virzība. Kā daļa, pareizi, kā Kristus teica. Un redziet, un tas ir tas slikti jau ir, ja pastnieks sevi uzskata par visu lietu centru. Bet, tā kā bija tad, kad atceraties zaļajā ceturtdienā, Jēzus iejāja Jeruzalemē uz ezelīti. Un ezelīts pie sevis domāja, redz, kā visi manā priekšā klanās un palmu zars, un es tēt staigāju par šiem palmu zariem. Tas ir viss priekš manis. Ļoti skaisti, ka tie 50, 60 gadi, un Pāvils jau piemin krustu asinīm. Mēs runājam tikko par miesu, un tad šeit arī saprotam, kas tad miesu uztur, kas uztur dzīvību, asinsrite, asins klātbūtne. Un arī man liekas, ka ļoti tā izteiksme, viņš parāda, kādā veidā tad šis pagrieziena punkts ir noticis, kādā veidā šī mūsu miesā, kurā Kristus ir galva, kas ir draudze vai baznīca, tad šī dzīvība ir ienākusi caur Kristus krustu. Tas ir pārsteidzoši, jo īstenībā līdz kādam 2. un 3. gadsimtam kristieši tā nerunā par krustu atklāti un apbēdījumos izvairās pat no šīs zīmes, bet šeit viņam ir tā ir klātesoša Kristus krusta asinīm. Jā. Es domāju, man liekas, ir ļoti svarīgi arī saprast, kad Jēzus Kristus ir vienreiz nomiris par visas cilvēces grēkiem, un caur šo krustu, un kā mēs lasām caur viņa asinīm, Dievs ir ienesis mieru, tad šī miera zīme, šī pestīšana zīme mums ir dāvāta. Bet es domāju, ko tad nozīmē baznīca? Jēzus Kristus saka, es esmu ar jums līdz pasaules galam, ka mēs jau šeit nedzīvojam vēl miera laikmetā. Mēs šeit esam karojošā baznīca, un apostuls Pāvils arī runā vēstulēs par ieročiem, kas mums tiek dot. Viņš saka, esiet nomodā, Tātad visa mūsu tā miesas vienotība patiesībā mēs katru dienu piedzīvojam to, arī apostuls Pāvils saka, mēs tiekam turēti līdzīgi kaujamām avīm, Tātad mēs esam aktīvā cīņas, stāvoklī, pret valdību,
valdībām, pret varām, pret grēku. Ja? Un man liekas, tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tas nav tikai kaut kāds notikums, un kā jau brālis teica, ja, ka mēs nesam to. Mēs, Kristus saka, jūs esat pasaules gaisma, ja? Jūs esat zemes. Mēs esam tie, kas nesam Kristu arī kā ne tikai paši par sevi miesas locekļi kaut kur, bet mēs jau reprezentējam Kristu. Vai ne? Ar visu viņa spēku, ar visu viņu godību, ar visu viņu varu. Mums ir dots svētais gars, ja? Tātad mēs pārstāvam pilnībā Kristu šobrīd, kamēr Kristus nāks. Nu, tā kā mēs to spējam, varam, cenšamies un daram. Bet mēs esam ne pret valdībām un varām, bet pret ļauniem gariem gaismām. Tieši tā. Tas tā mums galās runāja. Nē. Es lai gribētu nepārprot. dažas lietas ļoti svarīgi tiem cilvēkiem zināt, kuri saka, es esmu radio draudze, ļoti jauki. Man patīk radio draudze. Bet problēma ir tā, pirmā vēstulē korintiešiem, manuprāt, 12. nodaļa rakstīts tāds vārds, bet katram ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es esmu Kristus miesa, un Kristus miesā, kā šeit tai nodaļā rakstīts, katrs loceklis rūpējas par otru. Par ko es varu rūpēties, sēžot pie radio vai televīzijas? Kristīgās. Es nerunāju par laicīgo. Viņš teiks, iet pie kaimiņa, rūpējas par kaimiņu. Kaimiņam vajag rūpēties tālāk. Un te ir tā problēma, ko es saredzu, ka cilvēki neaptver vienu patiesību, ko Bībelē rakstīts jaunā derībā. Svētīgāk ir dot nekā ņemt. Dvēsele, kura bagātīgi svētīs citu, pat tiks svētīta. Cilvēks, kurš iet uz dievnamu, kurš ir kopā, viņš jūtās kopā, vienots ar Kristus miesu, viņš tiek bagātīgi svētīts. Un tas cilvēks, varbūt viņš skatās, atnāc tur sēž viens vīrs, tāds, teiksim, ļoti līdzīgs man, viņš sēž tur dažreiz otrā rindā, dažreiz beigās. Bet cilvēks saka, redz, viņš varbūt man nemaz nepazīst, viņš saka, redz, vēl viens atnāca. Jā, es pilnīgi piekrītu. Tas nesvētīgi. Jā, un par šo jautājumu arī es esmu domājis no radio draudz, un viņi ir ļoti lieli, un tur ir dažādi apstākļi, kāpēc, un es nevienam nepārmetu par to. Nav tāda radio darba draudze fiziski nodibināta, tāds. Bet arī tas es pieņemu, ka caur kādu raidījumu, jeb kāds raidījums, jeb kāda pat dievkalpojuma translācija, ko mēs pārraidām, ir cilvēkiem patiešām par svētību. Un bieži vien, es atvainojos, brāļi, bet bieži vien radio pārraidi, jeb pat televīzijas pārraidi brīžiem ir svētīgāk nekā dažs labs dievkalpojums. Stop, bet. Ir viens bet. Vienmēr es saku, mīļie draugi, kur jūs pirmkārt, ja jūs esat ticējuši, tad, kur jūs pēc tam esat kristīti? Radio draudzē nekristīja. Es nekur nebraucu un nekristīju kā prezidents. Nākošais. Cik ilgi jūs esat šajā draudzē un neesat saņēmuši svēto vakarēdienu? Neesat bijuši kopā, vienot ar Kristus miesu? Tā ir liela problēma. Tāpēc es viennozīmīgi piekrītu tev, Jāni, viennozīmīgi katram ir jāmeklē dzīva draudze, jāņem dalība. Jā, es nerunāju par tiem cilvēkiem, kur ir slimības, jeb tagad mums Latvija ir tik ļoti iztukšota, ka ļoti bieži nevar tikt pat līdz dievkalpojumam, un nabaga cilvēks viņam vienīgais tas ir. Es zinu arī mums arvien vairāk raksta un liecības ir par cilvēkiem, kuri klausās mūsu raidījumus ārzemēs. Vienīgais ir tas, kas viņus uztur. Bet, protams, problēma pastāv. Kad jūs pēdējo reizi esat nākuši kopā un mielastu svēto vakarēdienu baudījuši, tā ir ļoti liela problēma. Arī tālākais, piemēram, par grēksūdzi, jeb nākt un pateikt, paklausies, aizlūdz par mani. Aizlūgt var atsūtīt ziņas. Jautājums jau varbūt tas atkal ir aplami. Un reizēm nāk aplamas domas.
Bet mēs atkal domājam, un klausoties šajā, mēs tagad ietām labi draudze, nav tikai radio draudze, nav oficiāli organizēta vai kā tā ir nosaukta un viņi labi jūtās un viss. Bet kā tas ir ar draudzi? Labi, mēs aizējām uz dievkalpojumu, mēs esam draudzē, piedalāmies vakarēdienā, vai ne, vēl kaut ko esam saņēmuši, kristību, svētību un tā tālāk. Bet kad tā miesa funkcionē, sestdien, svētdien, ceturtdien, kad radio, piekdienas vakarā vai kad, un tad miesa atkal izšķīst un tad atkal kopā. Es domāju, ka tā draudze ir vairāk kā tikai tur kopā, ka tā draudze jau faktiski ir, tā miesa jau ir jābūt viņai dzīvai katru dienu, ne tā? Un tad ir kā tās, un atkal, es nerunāju par citiem, es to runāju sev un jautāju, cik tāli manī katru dienu var redzēt šo saistību ar galvu, un vai es kā kaut kāds tur loceklis, kurš no ir ielikts, vai es funkcionēju, vai nē, ja es esmu, kā sakot, gangrēnas vai kā tos sauc, vai ne, viss tur skarts. Jautājums man, tikai man. Precīzi, kāda ir mana saikne ar galvu? Bet ir vēl viens jautājums, ļoti nopietnas. Dod daudz mājās sēst cilvēku, kuri ļoti garīgi. Viņi nevar atrast tik garīgi draudzi. Es viņiem gribētu uzdot jautājumu. Dieva gars ir gars, kas vieno. Un ja tas gars, kas viņos mājo, viņus nevieno ar draudzi, tad man rodās jautājums, atvainojiet, sameklēt akmeņus, varētu man sākt mētāt, ka es iziešu no baznīcas, no raidījuma. Tad ir jautājums, kas tas ir par garu, kas nevieno. Jā, es arī domāju, ka Kristus, man liekas, tas miesas unikālais aspekts ir tas, ka mīlestību uz Kristu mūsos rada mīlestību vienam pret otru. Ja? Mīlestību uz Kristu mūsos rada spēju pieņemt un saprast, ja, kad es neesmu svētais vēl, un mans kaimiņš, un tas cilvēks, ja, un mēs vienkārši, ja, tā kā arī mēs ļoti bieži palaižam to garām, mēs visu kaut ko uzsveram, kas ir svarīgi, un kā mēs pazīstam, un kas mums ir jādara, bet gal galā Kristus taču Jāņa evaņģēlijā saka, lai jūs pazīst pēc tā, ka jūs mīlat viens otru, un mīlestība nevar pastāvēt kaut kur atšķirti. Ja? Viņa ved kopā, un man liekas, ka tas draudzes, tas unikālais, ko draudzes spēja dot, tas ir tas, ka mēs varam viens otru iedrošināt, ja? Mēs varam kopā svinēt, mēs slavēt, mēs iedvesmojamies no citu cilvēku liecībām. Ja? Ja? Un ja tu esi viens pats, tas ir jautājums, jā, tieši tā, kā brālis teica. Kas tas par garu, tad tevi nelaiž ārā tur pie saviem brāļiem un māsām. Arī jūs reiz bijāt Dievam atsvešināti un naidīgi noskaņoti, ļaunajos darbos iegrimuši, bet tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus. Ja vien jūs paliksiet ticībā, likti uz droša pamata un neizkustināmi no cerības, kas ir evaņģēlijā, ko jūs esat dzirdējuši. Noslēdzošo raidījumu. Kristū. Tagad Dievs ir devis izlīgumu Kristū caur viņa nāvi cilvēciskajā miesā, lai jūs vestu savā priekšā svētumam izredzētus, neaptraipītus un nevainojamus, ja vien jūs paliksiet ticībā. Mēs jau vienīgi, jūs piekritīsiet, brāļi, mēs vienīgi tikai spējam būt nevainojami, ja esam paslēpušies Kristu, ja atzīstam Kristu. Tas ir vienīgais. Nav. Jo viņa asinis jau ir tās, kas mūs šķīst. Viņa asinis ir tās, kas mūs šķīst. Un viņš ir tas pēc tam, kas ievedīs mūs apsolījumā, to, par ko Pāvils saka. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, cienījamie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un palieciet ticībā. Es pat gribētu teikt, palieciet stingri, stāviet ticībā. Tas kungs būs ar jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu!